Labam uzņēmumu vadītājam ir jābūt personāla speciālistam. Viņam jāpanāk, ka visi darbinieki strādā kā vienota komanda, uzskata SEB banka lielo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Kārlis Danevičs. Viņuprāt, saistības starp uzņēmumu panākumiem un spēcīgu līderi ir ļoti cieša. Vērojot, teiksim, kā uzņēmumiem ir gājis Latvijā pēdējo 10 gadu laikā, kā kuram ir gājis cauri krīzē, es gribētu pat pārfrazēt Tolstoju un teikt, ka visas neveiksmīgās kompānijas ir neveiksmīgas katra savu unikālu iemeslu dēļ. Atkal visas tās, kas ir veiksmīgas, visas ir ļoti līdzīgas. Visām tomēr būs līderis, kas strādās caur citiem, deleģēs uzdevumus citiem, uzticēs citiem uzdevumus, veidos tādu komandu. Labam līderim ir jāmāk ne tikai izveidot labu komandu, bet arī jāsaliedē kolektīvā dažādu paudžu pārstāvi. Kā norāda uzņēmumu Tieto Latvija globālā talantu pārvaldības procesa vadītāja Liena Pumpure, pašreiz darba tirgū plecu pie pleca atrodas hipiju X un Y paudze. Izmantojot katras paudzes stiprās puses, var iegūt labus rezultātus. Ļaut katram no viņiem sadarboties tieši tajā jomā, kas viņiem labi padodas. Šai baby boomers, hipiju paudzei, viņiem ir lieliskas zināšanas un dzīves pieredze darbā ar cilvēkiem. Viņiem rūp otra cilvēka jūtas, emocijas. Savukārt, teiksim, X paudzei viņiem lieliski padodas iet uz mērķi, vadīt, organizēt, koordinēt un panākt rezultātu tajā brīdī, kad dažiem citiem liekas, ka tas vispār nav iespējams. Ja? Un savukārt Y paudzei viņi ir apbroši radoši, tas, ko divas iepriekšējās paudzes, protams, arī viņas spēja, bet ne tik izcili, un viņi ir absolūti brīvdomātāji, viņi spēja radīt tādas idejas, kuras iepriekšējie noraidītu kā absolūti neiespējams. Ja? Un tad, kad mēs saliekam viņus kopā un mēģinam panākam to, ka viņi sarunājās un ieklausās viens otrā, tas ir pats svarīgākais, viņi spēja radīt apbrīnojumu rezultātu. Tā kā katrs vadītājs vēlas savā uzņēmumā redzēt ieinteresētus, uz rezultātu orientētus un ar iniciatīvu apveltītus darbiniekus, ir jāievēro atsevišķi noteikumi, lai darbinieks justos piederīgs. Kā stāsta Eiropersonāls valdes locekle Natālija Lāce, vajadzētu novērst situāciju, ka darbinieks darba vietā jūtas anonīms, nevajadzīgs un neizprot savu darba svaru uzņēmumā. Tas ir tas, ko mēs tiešām ļoti sagaidām no vadītājiem, lai viņi spētu ļoti skaidrus kritērijus dot saviem darbiniekiem, un lai tas būtu pēc iespējas skaidrāk, biežāk un ar tādu pozitīvu noskaņojumu. Tas tā atgriezeniskā saite par padarīto. Izglītojošā pasākuma cikla vadītāja izaicinājums konference Veiksmīgs līderis mainīgā biznesa pasaulē organizē SEB banka sadarbībā ar Nacionālo ziņu aģentūru Leta.